Laipni lūgti mūsu šodienas apskatā. Šoreiz mums priekšā ir apkopoti dažādi materiāli, tirgus izpēte, risku analīzes, arī tās SWOT analīzes, par stiprajām, vājajām pusēm, iespējām un draudiem. Jā. Par vienu šķietami visai neparastu biznesa ideju Latvijā – paklāju šautuve. Jā, atzīst, nosaukums vien jau ir tāds, kas liek, vismaz pacelt uz aci. Paklāju šautuve, tas prātā uzbur dažādas ainas. Tieši tā, un mūsu uzdevums šodien ir ielūkoties dziļāk šajos avotos un saprast, kas īsti slēpjas aiz šī nosaukuma. Vai tā ir tikai īslaicīga modes lieta, vai tomēr šai idejai ir dziļāks potenciāls. Īpaši domājot par sabiedrību, kas šķiet ar vien vairāk nogurusi no ekrāniem un meklē veidus, kā darīt ko taustāmu, radīt ar savām rokām, varbūt te ir pat no sociālās uzņēmējdarbības potenciāls. Jā, mēģināsim tikt skaidrībā. Un varbūt sāksim tieši ar to nosaukumu. Lai arī avotos nav, protams, dziļas semiotiskās analīzes par pašu vārdu salikumu. Jā. Ir interesants ieteikums vienā no konkurentu izpētēm, šķiet Gemini veiktajā analīzē. Tur ieteikts izmantot šautuves kā unikālu enerģisku zīmola elementu. Tātad nevis kā kaut ko agresīvu vai, musinošu, bet tieši kā spēka avotu zīmolam. Kā tas varētu darboties? Koncepts ir tāds, ka šaušana šeit nepārprotami saistās ar tuftinga pistoles darbību. Tā ir diezgan enerģiskā, pat skaļa un mērķtiecīga kustība, ar kuru dzija tiek iešauta audeklā. Saprotu. To var interpretēt pozitīvi, kā radošās enerģijas izlādi, kā koncentrēšanos uz mērķa pabeigto paklāju, varbūt pat nedaudz rotaļību, kā stresa nošaušana, ja tā var izteikties. Tas ir interesanti. Tas varētu uzrunāt tos, kuri meklē aktīvāku tādu dinamiskāku radošo procesu, nevis tikai klusa meditāciju. Tas ir interesants skatpunkts, tātad nosaukums kā enerģijas, nevis agresijas simbols. Tas jau iezīmē to, ka ideja varētu būt kas vairāk par vienkārši rokdarbu pulciņu. Kāds ir tas plašākais konteksts, kurā šī ideja iederas saskaņā ar avotiem? Avoti diezgan konsekrenti norāda uz plašāku tendenci pieprasījumu pēc tā dēvētās pieredzes ekonomikas. Dažādās SWOT analīzēs tas figurē kā iespēja vai, stiprā puse. Jā, tā pieredzes lieta. Cilvēki vairs nevēlas tikai produktus, bet arī procesus, sajūtas, atmiņas. Un īpaši akcentēta tiek vēlme pēc taustāmiem rezultātiem, laikmetā, kurā dominē ekrāni un, virtuālais darbs. Tas ļoti saskan ar to, ko redzam plašāk sabiedrībā. Daudz runā par šo digitālo nogurumu, par vēlmi kaut ko reāli sataustīt, paveikt. Precīzi. Un avoti to tieši sasaista ar paklāju šautavas potenciālu. Tiek minēts, ka šādas darbnīcas varētu risināt radošās pašizpausmes trūkumu un kalpot kā efektīvs stresa mazināšanas veids. Tiešām. Jā, viena no SWOT analīzēm to formulē kā pieredzes fokusēšanu, cita kā atbilstība mūsdienu vajadzībām. Tas viss norāda uz, dziļāku vajadzību apmierināšanu. Vai varam iet tik tālu un teikt, ka pats tuftinga process šeit varētu darboties kā sava veida terapija? Manuprāt, avoti sniedz pamatu šādam secinājumam, jo process prasa koncentrēšanos, ritmiskas atkārtotas kustības, kas pašas par sevi var būt nomierinošas, un kas būtiski rezultāts ir tūlītējs un fizisks paklājs, ko var aiznest mājās kā apliecinājumu paveiktajam. Tas sniedz gandarījumu sajūtu, kas tik bieži pietrūks mūsu ikdienas digitālajos darbos, kur rezultāti ir abstraktāki vai nemitīgi mainīgi. Jā, šis tūlītējais taustāmais gandarījums noteikti ir svarīgs mentālajai labsajūtai. Nenoliedzami. Viena no konkurentu analīzēm šķiet Grok veiktā, pat tieši iesaka pozicionēt šo pakalpojumu kā sociāli orientētu pieredzi ar uzsvaru stresa mazināšanu. Tiešām, tik konkrēti. Jā. Tas paceļ ideju pāri parastam hobijam, tā kļūst par apzinātu labsajūtas veicināšanas praksi. Un te mēs nonākam pie tās sociālās uzņēmējdarbības dimensijas, risināt konkrētu sabiedrības vajadzību pēc mentālās veselības stiprināšanas un līdzsvara atrašanas caur ražošu, taustāmu darbību. Labi, tā tad ir skaidra, un šī augoša vajadzība sabiedrībā pēc atslēgšanās, radīšanas prieka, stresa mazināšanās, taustāmiem rezultātiem, kā tieši paklāju šautuve saskaņā ar avotiem varētu šo vajadzību apmierināt unikālā veidā. Gandrīz visas SWOT analīzes piemin unikalitāti un inovāciju kā stipro pusi. Viens no galvenajiem aspektiem ir specializācija.
Konkurentu analīzes gan Grok, gan ChatGPT darbi rāda, ka Latvijā pastāv plašākas radošās darbnīcas, piemēram, Art and Wine tipa pasākumi vai radošo darbu galerijas, bet tam trūks šī konkrētā dziļā fokusa uz vienu tehniku. Tieši uz tuftingu. Jā, tieši tā. Paklāju šautuve piedāvātu tieši tuftingu, modernu, vizuāli pievilcību tehniku, kas, kā minēts visās SWOT analīzēs, ir ļoti populāra sociālajos tīklos. Tas jau pats par sevi rada pievilcību. Bet vai popularitāte sociālajos tīklos nav tikai tāda, virspusēja lieta? Ne tikai. Otrs svarīgs aspekts ir tas, ka šāds pakalpojums risina ļoti praktiskas problēmas, ar kurām saskartos cilvēki, ja gribētu ar tuftingu nodarboties paši mājās. Avoti uzsver augstās sākotnējās izmaksas, tā tuftinga pistole, rāmis, dzijas. Jā, tas viss maksā. Un arī nepieciešamība pēc diezgan lielas telpas, kas pilsēta dzīvokļos bieži ir problēma. Tātad darbnīca nodrošina pieejamību un ērtumu, zemas izmaksas klientam, pat risinot galvenās sāpes, kā formulēts vienā no analīzēm, noņem šķēršļus radošai pašizpausmei. Un tas Instagrammable faktors, kas pieminēts teju visos avotos, kāda tam loma šajā potenciālā? Tas ir būtisks mūsdienu kontekstā. Šī vizuālā daba nav tikai mārketings. Tā apmierina vēl vienu digitālā laikmeta vajadzību – radīt pierādāmu, estētiski baudāmu sasniegumu, ko viegli validēt sociālajā telpā, tādējādi pastiprinot gandarījumu sajūtu. Jā, var palielināties? Apmēram tā. Iespēja nofotografēt vai nofilmēt procesu un jo īpaši iespaidīgo gala rezultātu un dalīties ar to darbojas gan kā organiska reklāma, gan kā daļa no pašas pozitīvās pieredzes. Un tas piesaista noteiktu auditoriju, pieņemu. Jā, avoti norāda uz jauniešiem un radošiem pilsētniekiem kā galveno mērķa auditoriju. Šī vizuālā dalīšanās kultūra ir viņiem ļoti raksturīga. Tāpēc analīzēs ir arī praktiski ieteikumi veidot īpašus fotostūrus studijā un aktīvi izmantot sociālo tīklu potenciālu. Skaidrs. Protams, runājot par potenciālu, ir jāplūko arī konkurence. Tirgus nav tukšs. Avoti identificē vairākus tiešos konkurentus, kas jau darbojas Latvijā, piemēram, Tufting LV, Dale Art Factory, My Rug Space. Tas, ka viņi pastāv un acīm redzot darbojas, liecina, ka niša ir pieprasīta un, augoša. Vai tas, ka konkurence jau pastāv, ir vairāk labu vai slikta zīme? Tas ir realitāte. No vienas puses tas apstiprina, ka idejai tirgus un tā ir dzīvotspējīga. No otras puses tas nozīmē, ka ir rūpīgi jādomā, kā atšķirties, kā piedāvāt ko unikālu vai labāku. Jāņem vērā arī globālās tendences. Viena no analīzēm, šķiet Grok, minēja prognozi, ka globālais tuftinga tirgus varētu sasniegt gandrīz $45 miljardus līdz 2032. gadam. Interese ir milzīga un turpinās augt. Kādi tad ir tie galvenie virzieni, kā varētu atšķirties balstoties uz avotu ieteikumiem? Ir vairākas iespējas. Pirmkārt, fokus uz kvalitatīviem materiāliem, iespējams ar uzsvaru uz ilgtspēju. Grok analīze norāda, ka esošiem konkurentiem varētu pietrūkt caurspīdīguma vai fokusa tieši uz šiem aspektiem. Tas varētu būt svarīgi arvien pieaugošam klientu lokam. Ilgtspēja tagad ir aktuāla. Tieši tā. Otrakārt, varētu piedāvāt lielākus paklāju izmērus vai dziļāku personalizācijas līmeni nekā konkurenti, kur iespējams vairāk pieturas pie tādiem standartiem. Tas attiecas uz pašu produktu, bet kā ar pašu procesu, pieredzi? Tā taču bija tik svarīga. Jā, tieši tā. Pieredzes veidošana ir kritiska. Avoti iesaka radīt unikālu zīmolu un atmosfēru studijā. Tas var ietvert interjeru, mūziku, varbūt kādus papildu pakalpojumus, piemēram, kvalitatīvu kafiju vai tematiskus pasākumus. To uzsver gandrīz visas analīzes. Atmosfēra noteikti ir svarīga. Un vēl interesants ieteikums no Grok bija integrēt mindfulness, jeb apzinātības elementus, piemēram, īsus vingrinājumus uzmanības fokusēšanai pirms darba, kas vēl vairāk pastiprinātu to terapeitisko aspektu. Apzinātības prakse radošajā procesā tas izklausās pēc loģiskas kombinācijas. Vēl kādi ieteikumi? Jā, vēl viens virziens ir vietējās identitātes stiprināšana. CHGTP veiktā analīze piemin latviski runājoša personāla kā potenciālu priekšrocību. Kas šķiet pašsaprotami, bet acīm redzot svarīgi. Jā, acīm redzot ir vērts akcentēt, un pat iespēja integrēt latviešu dizaina motīvus piedāvātajos paraugos vai iedvesmas materiālos. Un visbeidzot ļoti svarīgs ir sociālais aspekts, koncentrēšanās uz grupu pasākumiem, komandu saliedēšanu, kopienas veidošanu ap šo vietu.
Tas tieši sasaucas ar to sociālās uzņēmējdarbības potenciālu, par ko runājām sākumā. Lai arī potenciāls izskatās ievērojams, avoti arī pamatīgi iedziļinās izaicinājumos. Kādi ir galvenie riski, kas jāņem vērā? Un vai tie neapdraud to skaisto ideju par labsajūtu un terapiju? Riski noteikti pastāv un avotos vērtē nopietni. Praktiski visās risku analīzēs kā būtiski minēti finansiālie riski, augstās sākotnējās izmaksas aprīkojumam, telpu īrei un iekārtošanai. Skaidrs. Otrs ļoti nopietnas risks, ko īpaši akcentē Gemini analīze, ir atkarība no modes tendencēm. Tuftings šobrīd ir populārs daļēji pateicoties sociālajiem tīkliem, bet kas notiks, ja šī mode mainīsies? Tas ir jautājums, kas prasa stratēģisku atbildi. Jā, modes lietas var ātri mainīties, un drošības jautājumi vienā no analīzēm šķiet Grok tam bija veltīta ļoti detalizēta sadaļa. Cik nopietni tie ir? Drošības aspekti ir kritiski svarīgi. Darbs ar Tuftinga pistolēm nav gluži tas pats, kas, adīšana. Avoti detalizēti apraksta potenciālos riskus. Traumas no pašas adatas neuzmanīgas lietošanas gadījumā, trokšņa ietekme uz dzirdi ilgtermiņā, putekļu un sīko šķiedru elpošanas risks, kas var ietekmēt elpceļus, ja nav labas ventilācijas un aizsarga līdzekļu. Ir arī ergonomiskie riski no ilgstošas stāvēšanas vai atkārtotām kustībām. Pat līmļu potenciālā toksicitāte apstrādājot paklāja aizmuguri. Tas viss kopā izklausās diezgan nopietni, vai tas tiešām nevarētu nomākt to pozitīvo terapeitisko efektu, ja dalībniekiem visu laiku jāuztraucās par šiem riskiem? Tas ir ļoti būtisks jautājums. Taču interesanti ir tas, ka avoti ne tikai identificē riskus, bet arī piedāvā konkrētas un praktiskas novēršanas stratēģijas katram no tiem. Finansiāliem riskiem rūpīga plānošana, investoru vai grantu piesaiste, iespējams darbības uzsākšana pakāpeniski. Loģiski. Modes tendence, riskam pakalpojumu diversifikācija ilgtermiņā, piemēram, piedāvājot arī citas radošās tehnikas vai produkts. Un kas tiek piedāvāts drošības risku mazināšanai? Drošībai vesels pasākumu komplekss. Pirmkārt, obligātas, skaidras un saprotamas drošības instruktājas katram dalībniekam pirms darba sākšanas. Otrkārt, individuālo aizsarglīdzekļu nodrošināšana un lietošanas uzraudzība kvalitatīvi ausu aizsargi, elpceļu aizsargu maskas, piemēram, FFP2 tipa, kas filtrē tās smalkās daļiņas. Jā, tas ir svarīgi. Aizsarga brilles, varbūt pat cimdi. Treškārt, ļoti svarīgi ir laba ventilācija telpās un regulāra uzkopšana, lai samazinātu putekļu daudzumu gaisā. Ceturkārt, jādomā par ergonomiku, piemēram, regulārām pauzēm, iespēju strādāt ērtā augstumā un, protams, atbilstoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Tā tad ir diezgan daudz, ko var darīt lietas labā. Jā, un te ir tas interesantais aspekts, ko jau nedaudz ieskicējām. Pareiza risku vadība patiesībā stiprina to sociālo un terapeitisko misiju. Radot vidi, kas ir ne tikai radoša, bet arī fiziski un psiholoģiski droša, kur cilvēki jūt, ka par viņiem rūpējās. Tiek radīti priekšnosacībi patiesai atbrīvošanai un labsajūtas gūšanai. Ja dalībnieks fonā uztraucas par savu drošību vai veselību, nekāda terapija vai stresa noņemšana nesanāks. Tātad rūpes par drošību nav pretrunā ar labsajūtas mērķi, tās ir tā neatņemama sastāvdaļa. Tātad secinājums ir, ka riski ir reāli un nopietni, bet ar atbildīgu pieeju un proaktīvu rīcību tie ir pārvaldāmi un to pārvaldīšana pat palīdz sasniegt pamatmērķi. Labi, esam izgājuši cauri diezgan daudz informācijas. Ja mēģinām to visu apkopot, ko mēs galu galā varam secināt no šiem avotiem par paklāju šautavas ideju? Manuprāt, avoti kopumā zīmē diezgan daudzsološu ainu, bet ar skaidriem brīdinājumiem. Pirmkārt, ideja trāpa tieši laikmeta nerva, un tā apmierina reālu un šķiet pieaugošo sabiedrības vajadzību pēc taustāmas radīšanas, stresa mazināšanas un digitālās detoksikācijas. Jā, tā vajadzība ir acīm redzama. Te ir nepārprotams terapeitiskais un sociālais potenciāls, kas varētu tikt attīstīts pats sociālās uzņēmējdarbības virzienā. Kas vēl? Otrakārt, unikalitāte, ko sniedz specializāciju uz Tuftingu un tas vizuālais instagramable faktors, ir spēcīgas sākotnējās priekšrocības. Tas palīdzēs piesaistīt uzmanību un radīt sākotnējo interesi. Tomēr ilgtermiņā ar to vien nepietiks. Skaidrs. Būs kritiski svarīgi izkopt spēcīgu zīmolu un nodrošināt nemainīgu augstu pakalpojumu un materiālu kvalitāti, kā arī radīt patieši vērtīgu kopējo pieredzi klientam. Un kā ar konkurenci un riskiem? Konkurence jau pastāv un visticamāk pieaugs, jo niša ir populāra globāli. Tas nozīmē, ka veiksmīga diferenciācija būs izšķiroša. Vai tā tiks panākta caur kvalitāti, ilgtspēju, unikālu pieredzi, vietējo identitāti vai padziļinātu fokusu uz labsajūtu, tas būs stratēģisks lēmums.
Jā, būs jāizvēlās savs ceļš. Un riski, īpaši modes mainība un drošības aspekti, ir jāuztver ļoti nopietni. Tie ir pārvaldāmi, bet prasa nemitīgu uzmanību, investīcijas un proaktīvu rīcību. Tos nedrīkst ignorēt vai novērtēt par zemu. Un kā ar pašu nosaukumu, ar ko sākām? Jā, nosaukums. Lai arī neparasts un potenciāli divdomīgs, avot liek domāt, ka tam ir potenciāls kļūt par spēcīgu, atmiņā paliekošu un enerģisku zīmola daļu, ja to pareizi komunicē. Ja izdodas uzsvert radošo enerģiju, fokusu un varbūt pat to rotaļīgo stresa nošaušanas metaforu, tas varētu labi nostrādāt. Šķiet, ka paklāju šautuve, ja to pareizi īsteno, varētu būt kas vairāk par vienkāršu DIY darbnīcu. Tā varētu kļūt par vietu, kur cilvēki caur ritmiskiem adatas šāvieniem audeklā varētu ne tikai radīt unikālu priekšmetu, bet arī mērķēt uz savu iekšējo līdzsvaru un labsajūtu. Ja. Radīt ko paliekošu sevī un pasaulē, kas bieži šķiet tik nenotverama. Skaisti teikts. Un te nu ir viela pārdomām, kas izriet no mūsu apskatītiem materiāliem, bet ne tik tieši formulēta. Ja šādas vietas, kur cilvēki var ar rokām radīt ko fizisku, gūt tūlītēju gandarījumu un mazināt stresu, izrādās tik pieprasīts un vērtīgas labsajūtai, vai tās varētu kļūt par jaunu, gandrīz nepieciešamu pilsētas infrastruktūras elementu? Līdzīgi kā sporta zāles fiziskai veselībai vai parki atpūtai, tikai šīs būtu vietas mūsu mentālajai veselībai un radošai izpausmei digitālajā laikmetā. Ko tas ilgtermiņā nozīmētu mūsu pilsētām un kopienām? Tas ir labs jautājums pārdomām. Paldies par uzmanību šajā izpētē!